Jā, atceros, pirms 5 gadiem spēlēju kopā ar IRF, jo vēl viss likās tik ļoti ātri un viss bija tik lieli. Šoreiz varbūt nav tieši tā pati sajūta, bet, protams, tāds patīkams satraukums ir. Pret Baltkrieviju bija pārbaudas spēle, bija 2 pārbaudas spēles bija, un tad vienā es spēlēju. Es teiktu tā, ka varbūt tas hokejs Ziemeļamerikā ir nedaudz ātrāks, varbūt nedaudz fiziskāks, un ir vairāk spēku paņēmieni, vairāk bloķēti metieni. Taču Latvijā ir spēlētāji, kas spēlē Ultimate Hokeja līgā, ir meistarīgi un ir paspēlējuši hokeja labās līgās savā laikā. Tā kā tas hokejs vēl joprojām ir skatāms, un es domāju, tas man ļoti palīdz kā spēlētājiem arī uzturēt savu formā. Nu, es teikšu tā, man 4 gadu universitāte bija man 4 gadu labākie 4 gadu manā mūžā. Tā kā visi, kas vēlas izvēlēties to ceļu, es tikai būšu par. Un tas, kā tu attīsties kā cilvēks, pirmkārt, attīsties kā cilvēks. Tev jāiemācās ieiet citā tādā sociālajā tīklā, un arī tas hokeja ziņā 4 gadi, tu esi daudz fiziski spēcīgāks, un arī domāšana paliek ātrāk, un ir vieglāk spēlēt pēc tam, kad tu aizies profesionālo hokeju. Jo mācības manā ģimenē pirmajā vietā bija, un kad bija tā izvēle, tad tomēr mēs vairāk slēdzamies uz to, ka tajos 4 gados varēšu iegūt savu grādu, un tad nekad jau nevar zināt, kas notiks, varbūt kaut kāda trauma, varbūt kaut kas tāds, un būs tāds, otrais ceļš. Man ir bakalaura grāds psiholoģijā. Par psihologu man vēl jāmācās būt diezgan daudz un dikti, lai es būtu, bet es arī tādās iegūšu maģistra grādu biznesa administrācijā. Es vislabāk to varētu raksturot ar fanu un spēlētāju tādu kopīgumu. Jo mēs visi ejam vienā skolā, un tie līdzjūtēji, kas tev sēž tribīnēs, ir arī tavi draugi. Un tā kā viss ar vienu kopumu ir tiecas tuvāk uzvarai. Es teiktu, no mazotnes jau ir jābūt disciplīnai, ir jāklausa treneris, un ir vienkārši jāmīl tas, ko dara. Un es domāju, ja to visu izdarīs, tad arī ir labi iespēja, ka sasniegs augstus mērķus hokejā. Jo es domāju, ka tagad es biju maziņš, es biju tāds nedaudz agresīvs, un varbūt arī nedaudz uz fona tās lielāks bērns, un tāpēc lika varbūt pamēģināja man hokejā, un tagad ielika man komandā, tad man vienkārši patika, un nekad īsti atpakaļ vairs neesmu skatījušies. Hokeja tirgum tas viennozīmīgi nepalīdzēja, taču ir daudz ko var mācīties no šitā Covid, no šitiem apstākļiem, jo tad, kad viss aizies un mēs to Covid uzvarēsim, ir vienkārši jānovērtē vairāk tas, ka par fani nākt uz spēlēm un atbalstīt, ka tu vari iziet vairāk ar komandas biedriem kaut kur ārā, tādā ziņā izbaudīt dzīvi vairāk. Bet, es domāju, ka ir daudz ko var mācīties. Es domāju, ka es būtu Kalifornijā ar komandu, ar kuras parakstīju līgumu ar San Jose Barracuda. Hokejs ir man mīlestība pēc ģimenes, tā ir man svarīgākā lieta mūžā. Un katru reizi, kā es atnāku uz treniņu vai seju spēli, tie man ir svētki, un es mēģinu izbaudīt to katru dienu, ko es daru. Man spilgtākie mirkļi parasti asociējas ar jauniešu izlasēm, kurās es esmu spēlējis, jo tas vienmēr ir, tu spēlē kopā ar cilvēkiem, ar kuriem tas uzaudzis kopā, un mēs visi esam ļoti labi draugi, tā kā tie vienmēr bijuši jautri turnīri, un tad, protams, arī 3. gads universitātē, arī, kur mēs aizgājām uz turnīru un gandrīz tikām Frozen Four. Tas gan vairs tāds jautrs cilvēks, kas varbūt neuztver dzīvi pārāk nopietni, un man patīk pavadīt laiku kopā ar draugiem un izbaudīt to, ko dzīve var sniegt. Tas ir man bijis viens no sapņiem manā hokeja karjerā, un tādiem mērķiem, uz ko es tiecos un ko es gribu sasniegt. Tā kā es esmu ļoti tāds, man ļoti gribās spēlēt pasaules čempionātā.